Samieļot sevi, samieļot citus un justies ļoti kaifīgi. Jā, tā. Jā. Ok, cerams, ka šito vārdu kāds tur nepārpratīs. Tas bija domāts tā emocionāli arī jaukā attieksmi. Ja? Aktuāla diskusija par tev svarīgo. Runājām par tiem klientu kategorizāciju. Ja? Tātad ir skopi. Kādus vēl tu novēro klientus mūsu vidē? Ja? Tātad es vēl atstāšu uz beigām to pašu sulīgāku, garšīgāku. Otrie ir konfliktējošie. Aha. Bišķi tā kā šķiet gribās. Visu laiku kaut kur tur nav pareizi. Daram tagad šitā, daram to. Tātad es visu regulēju, es visu nosaku. Tā kā no bossa pozīcijas. Tā, jā. To nesi nekas davai. Augstu prāši. Pat trakāk īstenībā. Kā tu pateikt? Mums uzliks ar pī? Ar pī? Ar pī? Un kā tu gribētu? Dalba jobi vienkārši. Es nezinu, tam vajag, operatori tam vajag likt virsū? Nē. Pī, dalbajops. Dalbajops ir gan šis latviešu valodas. Kašķīgie, augstprāši, dalbajobi. Jā, tad viņi zina labāk par cilvēkiem, kuri, pieņemsim, nozarē strādā tur 15 gadus, ja? Vai tur 20 gadus, vai tur 10 gadus. Viņi zina, ka viņi tā ir pareizi izdarīt, un viņi neieklausās vispār kaut kādos neieteikumos, kaut kādas darbībās, un pēc tam viņi sadājas to projektu un skatās, nesanāk kaut kas. Kaut kas neiet tomēr. Kurš ir vainīgs? Skaidra lieta, tas, kas ražoja. Okay. Tur nav variantu. Bet viņi ir maksājoši? Kā kurš? Tur var dalīties tie, kas maksā visu laiku, un tie, kas īstenībā pēc tam kasās, lai viņiem būtu kasīšanās pēc. Kašķīgie. Okay. Lai tur sūdzētu, lai tur taisītu to, lai darītu to, un aiziet. Ok. Jā. Un mēs paliksim pie 3 kategorijām, ja būs mēs paliksim pie 3 kategorijām, okay. Un trešā kategorija, tā, kur man ļoti patīk, ir adekvāti cilvēki, maksājoši, ar ļoti tādu rīcības, tā ir tie rīcības klienti. Ja? Viņi saprot, viņi uzticās, ka ir kaut kāda pieredze cilvēkam, viņi saprot tās kvalitātes, tās vērtības, ātrums, ieteikumi, sadarbība, telpa, visu. Wow, super. Super. Tagad, tā, atkāpjoties, mēs pirms tam runājam, ja ir gan latviešu pasūtītāji, krievu pasūtītāji, indieši, ja? Un droši vien kaut kāds tur Pakistāns vēl nav atčāpojis. Visā. Ir no Šveices, ir no Anglijas, ir no Amerikas. Tā tā tad internacionāls pasākums. Okay, bet var kategorizēt kaut kā, kad šitie ir vairāk tādi kašķīgie, a šitie tādi superīgie. Tas tā nedarbojas. Nē, nav, ja. Vienā sakot, visus pārstāv. Visās nācijās, visās tautās vienmēr ir visas 3 kategorijas, 100%. Okay. Bet es pateikšu vienu tādu būtisku niansu no uzņēmēja darbības vides, ko es novēroju. Trešā kategorija, tie cilvēki, kuri ir adekvātāki, viņi visvairāk arī sasniedz, un tās vislielākās vienas no kompānijām, salīdzinoši. Tāda pozitīva attieksme. Pozitīva attieksme, protams, ir attiecīgas nozares, kur man bija vienkārši, es neteikšu uzņēmumu, tāpēc, ka to es nedrīkst teikt, milzīgs uzņēmums, 97 eiro cena bija, pasūtījumi. Nekas liels, tur tāds maziņš, riktīgi, kaut kāds sīkamainas kartiņas, ja. Un viņš paprasīja atlaidi uz 2 eiro, 95 eiro plus PVN. Bet tas ir liels uzņēmums. Tas bija milzīgs, tas ir miljonu vērts uzņēmums. Un tad es sapratu, kas notiek, vienkārši ārprāts tas ir tāds. Ar tādiem cilvēkiem un uzņēmumiem diezgan grūti strādāt patiesībā. Man ir vēl tādi ļoti, ļoti vērtīgi jautājumi tev. Tātad es tev gribu pajautāt, runājot par biznesu, ko tu ieteiktu cilvēkiem, kuri vēlas kolosāli veiksmīgu biznesu? Startā vai varbūt jau viņi ir iesākuši, saguruši un tā, ar savu visu pieredzi? Pirmais, viss biznesa, kā es pieņemsim, gāja cauri, tas ir personība. Viss vadītājs, tas ir numur 1. Vadītājs noteiks to apjomu, virzienu, kā viss tas darbosies. Un kā būs iekšējais mikroklimats, kādas būs cenas, kāda būs kvalitāte, kāda būs attieksme. Jo ieiet iekšā attiecīgā uzņēmumā, paskaties, kā uzņēmumu darbinieki uzvedās, kā rīkojās, tu redzi, kāds ir uzņēmums. Tātad uzņēmējiem pašam pirmajam ir... Personība jāizvēl. Un es iesaku Jānis, lūdzu, uzņēmēji, cilvēki, ātri vienkārši piesakaties. Man patīk strādāt ātri. Jā, tāpēc, ka tas ir ļoti svarīgs process, lai pamainītu mindsetu, lai pamainītu visu cilvēku uztveri darbību. Tas ir ļoti, ļoti vērtīgi. Ieklausīties sevi. Tas ir viens, jā. Vēl kā 2? Vēl daudz ir. Mums nav tik daudz laiks.
Otrais vērtīgais ieteikums ir automatizācija. Mūsdienās, lai šobrīd viss kaut kas darbotos, lai būtu peļņa, tas ir tāds būtisks vārds, tad ir jāautomatizē procesi tā, lai pieņemsim, to dara sistēmas, mākslīgais intelekts un tā tālāk. Izmantot mākslīgo intelektu. Tas ir jo mans podcasts tomēr ir par dzīvi, vai ne? Nevis par finansēm un tā un tā. Jo īstenībā mēs ļoti daudz domājam par finansēm un kādu mēs tagad pelnīsim, kas tu būs, kad tu izaugs liels un cik tu tagad tur pelnīs, bet mēs ļoti maz domājam realitātē vai ne izglītības sistēmā, kas tad ir sieviete, kas ir vīrietis un tā tālāk. Un atgriežoties pie pamatējums, es tagad paprasīt arī ieteikumu cilvēkiem, kuri vēlas veiksmīgas attiecības. Veiksmīgas attiecības? Pirmais, kas tev ienāk prātā? Ko tu saki? Vīrietim un sievietēm jāiemācas pretējā dzimuma psiholoģija. Raivi, tu zini, kad ir grāmatas par to, kā saprast sievieti? Diezgan, tad tur ir lielas grāmatas noteikti, ir biezas. Labi, bet kas tur slēpjās apakšā? Otra psiholoģija tādas pamatiņas zināt, jā? Noteikti zināt ir pamatiņas, tas ir viens, un pats svarīgākais uz tādu pišķiņu praksi iziet cauri, saprast otra cilvēka tā kā vērtības, vēlmes, un savas vērtības. Jautājums Tad, kad saliek kopā, tad pieņemsim, es priekš sevis kā vīrietis, labu laiku atpakaļ man iznāca tāda vērtība, ka tā ir kalpošana. Vīrietis kalpo sievietei, kalpo pasaulē, visam. Līdz ar to zem tā iet apakšā ļoti daudz tādu patīkamu lietu, kas īstenībā rada tādu vieglumu, brīvības sajūtu, miera sajūtu, kad nav tas uzpūtīgais. Ja? Tiem, kuriem ir pretestība pret vārdu kalpot, es gribēju papildināt, tas ir par to, ka tu vari kaut ko izdarīt, ka tu esi spējīgs izdarīt, ka tev sanāk, ka tev izdodas tā. Jo kalpošana ir latviešana tāds vārds, man nepatīk kalpot, man tur, es negribu būt pazemīgs, jo tev ir bišķiņ tāds sūdīgs vairumam cilvēku tādu uztver, ka tas ir kaut kas sūdīgs. Ja? Jo tie, kas... piemēram, es arī esmu kalpošanā, ja es daru savas lietas, ko es arī uzskatu ir absolūti kalpošana. Bet tas ir par izdošanos, ka tev izdodās, ja? Tas ir visforšākais tas vārds. Es agrāk tā domāju. Kalpošana ir tas princips, ka es izdaru kaut kādas lietas, un es iekšā sev pasakos par to, kas esmu devis šajā pasaulē. Ka es esmu parādījis, ka es esmu izdarījis kaut ko. Tas ir tāda saruna ar sevi. Tas nav tā, ka tagad ir cilvēki, kam vispār nedrīkst kalpot. Vienkārši viņus nedrīkst pielaist, varbūt pat savā veidā tuvāk sev. Vienkārši zināt to stāvokli, kad to var darīt. Par ko tu runā? Es runāju par tiem cilvēkiem, ka, pieņemsim, ja kāds vīrietis vai sieviete kalpo, un ne tam cilvēkam kalpo, viņš vienkārši sevi degradē, iedzina vēl dziļākā bedrē. Okay. Tas ir tur atkal psiholoģija tāda interesanta, ja, kam ir savā veidā jāiziet cauri, jāsaprot, lai to visu samainītu. Okay. Un tā kā tu esi saistīts ar cilvēkiem, kuri prasa tev arī palīdzību, vai ne, kā pašizaugsmes trenerim, es tev gribu pajautāt, kā tu domā, kas ir mūsu tādas nācijas vājās vietas? Emocionālajā ziņā. Latviešiem, tie, kas dzīvo droši vien Latvijā. Šobrīd tas, ko es esmu pamanījis, tā cilvēku savstarpējās attiecības ir tik uzspīlētas, ka negrib tā kā sadarboties. Tas ir tāds saraušanās mehānisms. Un ja cilvēki, kā es to redzu, ja viņi turpinās šādā veidā, tie būs milzīgi konflikti, milzīgi strīdi un tāda savu veidu norobežošanās vienam no otra. Līdz ar to mēs daudz ko nepiedzīvosim, kaut kādas interesantas lietas, kas mums dzīvē vajadzētu piedzīvot realitātē. Okay. Tā ir tāda, ko es pamanu, tāda vispilgtākā. Un, protams, ja pieņemsim, es runāju par uzņēmēju darbību, tad emocionāli tādi cilvēki, kas ne tā tukši, bet viņi tādi asi. Viņi nav izjutuši to empātiju vienam pret otru. Tas atkal aiziet empātijas trūkums būtībā. Principā, jā. Zini, kā man liekas, ka tad, kad es esmu asa un saspringts uz citu, man arī trūkst pat tāda sevis jūšana. Man nav empātija pret sevi, un ja es vispār nesaprotu, ko es jūtu. Ja es neesmu maiga un laba pret sevi, vai arī dodoša sev, tā kā tu saki, ja? Džeks arī var nopirkt kaut ko, gribu braukt ar jaunu moci un iepriecinu sevi, un man viss dzīvē aiziet. Ja? Tad es jau nevaru būt empātiski pret nevienu citu. Ja?
Tātad empātijas tāds trūkums, ja? Tātad aicinām kļūt iejūtīgākiem pret sevi, pret citiem ar tādu mīlestību, ja? Samīļot sevi, samīļot citus un justies ļoti kaifīgi. Jā, tā. Jā. Ok, cerams, ka šito vārdu kāds tur nepārpratīs. Tas bija domāts tā emocionāli arī jaukā attieksmi, ja? Ok, un tad man ir jāprasa, ja jau ir kaut kāds mīnus, tad jau ir arī kaut kāds baigais plus, teiksim, jo es teikšu tā, kad tu dzīvo Latvijā, es pastāstīšu savu pieredzi, ja? Man bija draugs no Spānijas, un viņš man pilnīgi apgrieza tādu skatījumu par mums latviešiem. Jo, zin kā, mēs te dzīvojam, un tad mums liekas, ka mēs esam igauņiem aizmugurē, mēs esam lēšiem aizmugurē, lēšiem liekas, ka viņi ir mums aizmugurē, igauņiem domā, ka viņi ir paigā pakaļā, vienā sakot, ja, viss slikti, tur nodok, kas un ko tur ajajai. Lūk, un tas Spānis man saka, jūs esiet tik mērķtiecīga tauta, viņš saka, es esmu strādājis latviešiem, jūs esat tik gudri, jūs esat tik domājuši, tad, kad viņš brauc uz Latviju, mēs kopā ar Melderiem tur kopā tusējāmies ar Valdu Melderi un viņas sievas Armīti, un viņš klausās, ko mēs runājam, viņš saka, Latviens, jūs tik daudz domājat par tik nopietnām lietām, tā kā es īstenībā uz tādu pasaules fonu diezgan augstu vērtēju mūsu, ja? Es tev gribu paprasīt, ko tu saskati tās labās vērtības mums? Tas ir pareizi, tāpēc, ka man vienkārši bijis līdzīga situācija, ka man atnāk meistars iekārtu labot, un viņš saka, viņiem ir sadarbība ar dažādām valstīm, ar Somiem, arī tiem pašiem Spāņiem, un viņš saka, tur meistars vispār, ja kaut ko nesaprot, tas nav viņa atbildība, pieskrūvēt vienu skrūvu vai tur salvienot vadiņus. Tur jāsauc cits meistars, lai to atnāk un salabo. Tātad mūsu labā īpašība? Labā īpašība ir vienkārši. Tad mūsu latvieši paņem savieno vadiņus, saskrūvē visas skrūves, sataisa tādas lietas, uztaisa jaunu iekārtu un visi dzīvo laimīgi. Un to dara viens cilvēks, nevis 10 cilvēki, kā dara ārzemēs. Un viss sāk sakārtot. Kas man vēl liekas, mēs esam ļoti, ļoti organizēti, mēs esam ļoti punktuāli. Tas man liekas arī. Un mēs esam ļoti tuvu dabai. Mums ir tik tādas pamatvērtības skaistas. Mēs esam skaisti tauta. Es vēl gribējās paturpināt tādu vienu foršu lietu, kad Latvija vispār šeit mūsu tā vieta ir tāda, kad mēs ļoti daudz domājam par ezoteriskām lietām, un tas ir fantastiski. Tāpēc, ka šeit tiešām ir tāda enerģija, tas ir viselementārākais, tās pašas pirtis, masāžas veidi, retrīti, kas iet, dabas pasākumi. Tas viss ir tas, par ko liecina, ka Latvijā jau ir iekšā tas viss iedots. Un tāpēc, ka ir tāda vienkārši paradīzes vieta, savā veidā. Tas ir mūsu spēkos tikai izveidot, kādu mēs viņu vēlamies to visu. Okay, uz šīs brīnišķīgās pozitīvās nots mēs šodien beigsim sarunu. Lieliski. Es tev noteikti uzaicināšu vēl kādreiz parunāsimies, droši vien, kad dziļāk jau pēc ezotēriskām lietām. Paldies, ka atnāc. Un ja vēl jautājums, kur tevi var satikt, es jau teicu, tātad, ja kādam raivas iepatikās, tu dod arī konsultācijas cilvēkiem, Man ir konsultācijas, jā, bet tas ir caur manu pieredzi piedzīvotas lietas, ir metodes, kā es to esmu darījis, tas ir pašanalīze.lv mājaslapā, tur var izlasīt, iepazīties, paskatīties, tāpat ir TikTokā pašanalīzes konts. Ja par biznesa lietām, tas ir biznesapsihologs.lv, tur, kur stāstu par automatizācijām, par pārdošanu, par uzņēmumu veidošanu tā tālāk. Tur visur man var atrast reāli internetā. Ok. Tā kā, ja jums patika, meklējiet un tiekamies nākamajā podkastā. Čau! Un es gribu pateikt vēl vienu lietu svarīgu. Anna, tas ir malacis, ka tu šo dari, un tā ir milzīga pateicība, lai tas tavu podkāsts aiziet plašumā. Paldies no tavas mutes dievausī. Lai notiek. Paldies!